Kad jūs nolēmāt, ka jums vajadzētu studēt režiju? Vai tas bija armija, vai tas jau bija bērnība? Tā ir bezizēja. Tāpēc, ka aktieris bija vienmēr labs, bija Latgales kultūras nedēļa. Šeit mēs parādījām, mēs to izcēlāmies Spožu Preļu dramatiskais kolektīvs ar Andreju Upīšu. Viens un Ragana, es spēlēju galveno lomu. Man bija 23 gadi. Man bija jāspēj vecpuisis, kuram pār pa 40. Tams Grīms uzvedīja tik pārliecinoši, pārsteidzoši, ka es teicu, ka pamš skaties, un man piedāvāja pēc tam iet par aktieri, atveras Daugavpils teātris, Dunkers kā režisors, iet par aktieri vai iespēja arī mācīties, bet aktieru kurs nav režijas, ir režisori. Es tā padomāju, es pašdarbībā taču pats esmu iestudējis visu, vadījis, iestudējis, mācījis citiem, kas jādara, taisījis dekorācijas, visu, kāpēc tas pats vien ir. Un tā es gada vidu iestājos teātra fakultātē, nolika eksāmenis, janvārī iestāja eksāmenis, pēc īsa laika jau par pirmo kursu nolipa. Visa meistarībā pārējos. Bet faktiski jums kāds piedāvāja, tas nebija tāds ļoti apzināts jūs lēmums, ka es gribu... Es ilgi domāju, es sēdēju, tagad ilgi ejot gar kanālu pie stacijas, tā soliņa, es ilgi smagās domās iegrimis sēdēju. Ko darīt? Metāt monētu, varbūt? Ne? Nē, es nezinu, smagi bija, tāpēc, ka es izaucu lielā trūkumā, kopš bērnības. Atnāca no armijas, man neko mugurā nav ģērt mugurā, es straigāju zaldāt šinelī. Pēc armijas meitene nekāda nebija. Tā skatē piedalījies karavīru šinelī. Apakšā bija uzvalcīņš, man tēvs bija Anglijas atsūtījis kaut kādu dreivu, no kuras uzšovām. Kaut kādu paciņu bija atsūtījis tēvs no Anglijas, savu radiem toreiz. Jūs tēvs bija palicis Anglijā? Jā, viņš kā leģionārs, viņš Anglijā nokļuva tur. Un šī nabadzība jau man ir, meitelīša nav, iet pa studentu atkal Preļos, jo man izveidots labs, daudz mazāka aldziņa. Es tur uz vairākām pusēm darbojos gan skolā, kultūras namās ansamblis, ko es piedalījos ar visos veidos. Un smaga vidoma iet atkal. Bet kas jums un es galu galā nolēmu, ka vajag mācīties. Un galu galā režisors var būt kā aktieris visu un tais. Iestājos, jo pa laimi atbrīvojas viena vieta režisoru kursā. Tur daži bija pieteikuši, bija uzņemti, atceros, Arturs Bērziņš, laikam Roberts Līgers un laikam Šalkuns, vai kurš nezinu, tās vietas atbrīvojas, aktieri vairs nenāca šeit. Un tāpēc arī tā varēja iekļūt.